Nu ko, čau visiem! Atkal vēl viena, cik izmaksā Passat sērija. Šodien man ir jāaiziet apskate. Cerams, ka viss būs kārtībā. Nu, skatīsimies, kā veiksies. Pirms braukšu uz apskati, pastāstīšu vēl, kas ar Volkswagen par šo visu laiku noticis. Būtībā bija tāda problēma. Šoreiz mana vaina, es mazgāju mašīnu, kad bija ļoti augsts. Nu, kad bija kaut -6, jā. Un aizsala bāka. Un es visu darīju. Sildīju ar fēnu, iedzinu garažā, ko es vēl tur darīju, pūtu to de-aizseri, jo to malku nedaudz varēja attaisīt. Pūt iekšā to de-aizseri, VD40 pūtu, es domāju, varbūt laidas ledus nonāk nost. Nekas nepalīdzēja, aizved pie meistara. Meistars atkal ņēma, sanāk labajā pusē visu apšifku nost, visu pilnībā apšuvumu, lai tiktu klāt šīm te emergency atvēršanai, ārkārtas atvēršanas tam slēdzim. Nu, tur nav slēdz, tur tā trosīti, viņi vienkārši parauja un tā bāka automātiski atlec vaļā. Būtībā problēma bija tāda, ka, nu jā, es vienkārši nomazgāju to mašīnu, un tā figņa, tas atvērējs, karoči ir atvērējs, un ir tā trosīte, un tā trosīte novelca nost no tā atvērēja, jo tas atvērējs bija aplidojis, viņš slidens bija, un kad es uzspiedu pirmo reizi atvēršanu, nu, atvērt bāku, un viņš vienkārši noslīdēja nost, un viss. Mehānisms pats strādāja, bet, nu, ja tā trosīte nolikusi nost no tā atvērēja, viņš vienkārši nevarētu taisīt to bāku vaļā. Nu, meistars tur visu sačinīja, sapūta reļu, tagad tur viss normāli. Tālāk, otrais, izsita tumbu aizmugurē, sanāk, arī labajā pusē izsita tumbu. Tumbu es dabūju lietotu no šrota, tur no Angļa. Es domāju, ka tai mašīnai bija mazs nobraukums un tās tumbas nebija baigi ducinātas, to es dabūju lēto. Meistars arī to pie reizes ielika, noņēma visas tās iekšējās durvis nost. Noņēma iekšējo durvi, to paliknišu, to visu nost un ieskrūvēju. Kas vēl bija? Es pie reizes arī gribēju noregulēt gaismas, lai apskatē neko nepiekasās. Un visas gaismas varēja noregulēt, izņemot labo mīglnieku. Tur bija sačakarējušās tas skrūves, vienkārši viņi nevarēja paregulēt ne uz augšu, ne uz leju. Tad to es arī nopirku, bet to gan es nofilmēju, to es tūlīt parādīju. Nu, lūk kāds. Laika normāls. Made in Taiwan. Būs labs. Nu jā, tas tā pa lielam viss. Cerams, ka apskatē neko sliktu neteiks, cerams, ka izies. Es ceru, ka varbūt kā bez aizrādījumiem izies, jo it kā viss ir sataisīts. Nu, ja viņi gribēs, tad jau viņi gan jau atradīs pie kā piekasīties, bet nu, būs labi, braucam uz apskati. Nu, no apskates esmu atpakaļ, diezgan pozitīvi, viss kārtībā, baigi rēcīgi. Es gaidīju, man bija 329. numurs. Nu, tur nosauc, un tā vienkārši jāpiebrauc pie tiem vārtiem, un es sēžu, gaidu. Nu, blīn, nevarās vaļā, domāju, what the fuck, kas notiek? Pēc kādām 10 minūtēm čoks iznāk ārā, pabrauc pa malā. Ok, pabrauc uz aizmuguri, 2 čoki Volvo, stumj ārā. Nezinu, noslāpa vai kas, un nevarēja vairs piedarbināt. Baigi rēcīgi, čoks baigi tāds gruzīgs izskatījās. Bet, nu, apskate, džekam nespīd pagaidām. Nu, lūk, kur apskates dati. Ļāviens vienu viennieku tikai iedeva par stīklu. Jā, tā var redzēt, kur ieplīs. Nevar redzēt. Man liekas, ka var. Tāda ir strīpa. Tā viss normāli. Rēcīgi, tūmenī tik maz. Viss pa smuko. Normāli. Nebūtu stīkls, būtu bez aizrādījumiem. Tā, par izmaksām runājot. Pie izmaksām es apskati neskaitīšu klāt, jo tā nav mašīnas vaina. Bija arī te remonti, pa ko es stāstīju iepriekš. Tātad jānomaina tumba bija, bāka aizsala un gaismas jānoregulē un lukturis jānopērk un tumba. Tātad tumba bija 10 eiro, miglas lukturis bija 20 eiro, tas 30. Pa to visu darbu, ko meistars izdarīja, bija 35. 30 plus 35 ir 65 eiro. Nu ko, tas šim video arī viss. Ļoti labi gāja, apskata ļoti labi. Kā jau teicu, nebūs stīkls, būtu vispār pa nulēm. Tā kā ir labi. Nu ko, paldies, ka skatījāties. Neaizmirstiet iečakot Instagram linku aprakstā. Laikojiet, abonējiet un tiksimies nākamā.